Tad jautājums nopirkt 3-istabu dzīvokli Rīgā, kurā nav nekad veikts remonts. Kas ir 3 lietas, kas būtu jāizmaina? Pirmais, teiksim, ir jāsaprot tas, ka ņemot vērā, ka tie visi sērijveidi dzīvokļi, viņi būvēti pagājušajā gadsimtā, tad toreiz bija citas prasības pret dzīvi. Un, ja mēs skatāmies no tām pašām sērijām, kaut vai to pašu Hruščova laika dzīvokli, tad virtuvē, pieņemsim, bija viens konteksts, ja nemaldos. Un, ja mēs šobrīd paskatāmies, kāda ir mūsu modernā virtuve, kur ir gan leduskapi, dažādas sadzīves tehnikas, trauku mašīnas, tad tas viens konteksts vairāk nekalpos. Tā kā, pirmā lieta, kas būtu jādara, noteikti ir jāpadomā par inženieru komunikāciju, renovāciju. Tā ir pirmkārt elektrība, tad ir tālāk visi ūdens, kanalizācijas, stāvvadi un jautājums arī par apkures sistēmu. Pārējās detaļas ir kosmētiskais remonts, ko katrs, teiksim, var pēc savas rocības un iespējām arī plānot.